Intersekcionalitātes istaba ir vieta, kurā mēs apzināmies, ka visas apspiešanas formas, tāpat kā visas atbrīvošanās formas, ir savstarpēji saistītas. Tā ir vieta, kurā mēs kritiski izvaicājam, apšaubām un dekonstruējam, bet vienlaikus arī iztēlojamies iekļaujošāku un drošāku pasauli nākotnē un jau tagad. Šajā Patreon sērijā es turpinu savu ieceri veidot sarunu ciklu par dažādām grāmatām. Un šoreiz sarunājos ar dzejnieci Annu Auziņu. Mēs runājam par divām ļoti svarīgām grāmatām. Viena no tām ir Gaļiņas Rimbu dzejoļu izlase Tu nākotne, kas pagājušajā gadā iznāca izdevniecībā Neputns un kuru no krievu valodas ir tulkojušas Anna Auziņa, Evelīna Anžāne un Arvis Vikuls, un Anna bija arī šīs grāmatas redaktore. Gaļiņa Rimbu ir krievu valodā rakstoša dzejniece un aktīviste ar ārkārtīgi sarežģītu etnisko identitāti. Un man laikam gribas uzskatīt, ka viņas darbi ir tādi kā mūsdienu Austrumēropas klasika, un man gribētos, lai vismaz tādus Rimbu dzejoļus kā Mana vagīna un diženā krievu literatūra izlasītu ik viens, bet par to es droši vien varu tikai sapņot. Katrā ziņā Rimbu patiešām ir ārkārtīgi spēcīga, spoža un kādā ziņā arī saudabīga autore. Un mēs ar Annu runājam par Gaļiņas Rimbu personību, par viņas dzeju, par sarežģīto sociālo-politisko kontekstu, kurā viņa ir dzīvojusi un rakstījusi, un tāpat arī par to visnotaļ satricinošo, bet reizē arī atbrīvojošo ietekmi un iespaidu, kādu Rimbu teksti atstāja uz lasītājām un noteikti arī lasītājiem. Un otra grāmata, par kuru mēs runājam, ir Annas pašas jaunākais dzejoļu krājums Kāpostu zupa, kas mūsu sarunas laikā vēl atrodas tipogrāfijā, bet tuliņ iznāks izdevniecībā Neputns, un šīs grāmatas redaktors ir Raimonds Ķirķis. Un tā kā Anna bija man atsūtījusi grāmatas dzejoļus, tad man bija brīnišķīga iespēja šajā krājumā ieskatīties. Un Anna lasa arī dzejoļus, gan Rimbu dzejoli, gan arī dzejoli no krājuma Kāpostu zupa. Mēs runājam par dzejas rakstīšanu un tulkošanu šajā visnotaļ sarežģītajā laikā, ģeopolitiskajā kontekstā, par neiroatšķirību, drosmi, autentiskumu un dažādiem citiem aspektiem, kas ir saistīti ar dzejas rakstīšanu. Čau! Čau! Man prieks tevi satikt vienmēr un arī virtuāli šajā podkāstā. Un mēs parunāsim par divām brīnišķīgām grāmatām, kuras ir saistītas ar tevi. Viena no tām būs Gaļiņas Rimbu dzejoļu izlase Tu nākotne, kas ir iznākusi pagājušajā gadā izdevniecībā Neputns. Un otrs būs dzejoļu krājums Kāpostu zupa, kas ir tavs jaunākais dzejoļu krājums, kurš vēl nav iznācis. Un jā, droši vien, ka mēs varētu sākt sarunu tieši ar Gaļiņu Rimbu un viņas dzejoļu izlasi. Un jā, man liekas, ka Gaļiņa Rimbu ir tāda autori, kas ir atstājusi ārkārtīgi lielu iespaidu uz ļoti daudziem lasītājiem un lasītājām. Vismaz man ir radusies tāda sajūta gan no dažādām sarunām ar cilvēkiem, gan arī no lasītā. Bet, jā, Grāmata Tu nākotne ir saistīta ar tevi, tāpēc, ka tu esi tās redaktore un arī daļas tekstu atzejotāja. Bet par Rimbu mēs nevaram runāt kaut kā apejot to jautājumu, ka viņa ir krievu valodā rakstoša autore. Un, protams, ka pēc 2022. Gada Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā tas ir kļuvis ārkārtīgi sarežģīts jautājums un ir plašas un diezgan asas diskusijas par to, kā tad mums šobrīd vajadzētu attiekties pret autoriem, kuri raksta krievu valodā. Un, man, protams, ir tāda interesanta sajūta par šo, ka
nav jau tā, ka arī pirms 2022. Gada mēs nezinājām, ka Putina režīms ir problemātisks un ka Krievijā notiek sliktas lietas, bet tad tomēr krievu autori un krievu valodā rakstoši autori kaut kā lasīt viņus tomēr bija ok. Un tad pēkšņi tas vairs nebija ok gandrīz vienā dienā. Bet vienlaikus man arī ir tā sajūta, ka es to vēroju no malas, šo diskusiju, tāpēc ka es esmu cilvēks, kas nerunā krievu valodā un kas arī gandrīz neko nezina par krievu literatūru. Es tieši gatavojoties šai sarunai, domāju par to, vai gadījumā nav tā, ka Gaļina Rimbu ir pirmā krievu valodā rakstoša autora, kuras esmu tā nopietni lasījusi. Un kādu brīdi man likās, ka tā tas tiešām ir, kas droši vien man kaut kādas sabiedrības daļas acīs ieliek neizglītotu cilvēku kategorijā, bet es arvien mazāk uztraucos par šādām lietām. Bet tad es atcerējos, ka pusaudzībā es esmu lasījusi arī Meistaru Margaritu, bet Bulgākovs jau arī laikam īsti nav līdz galam krievu autors, kā tagad izrādās. Bet, jā, un tad man liekas, ka man varbūt kaut kāds viedoklis, bet es tādas ļoti skaļas pozīcijas nevaru par šo paust, jo tas būtu tā mazliet plakātiski, jo man jau īsti nekad nekādu tādu nopietnu attiecību ar šo kultūru un literatūras vidi nav bijis, bet es zinu, ka citiem ir citādāka situācija un ir jāizdara sarežģītas izvēles, un vēl jau vairāk tad, ja krievu valoda ir dzimtā valoda vai, ja kādam no vecākiem tā ir dzimtā valoda, kas ir arī tavā gadījumā. Un tajā pašā laikā, lasot Rimbu, man īsti nav sajūta, ka tur būtu kaut kas tāds, kādēļ mēs nevarētu viņu šobrīd lasīt vai popularizēt, vai par viņu interesēties. Varbūt tu varētu pastāstīt, kā tev šķiet, gan tieši par Rimbu, gan vispār par to, kādai mums būtu jābūt sajūtai pret krievu valodā rakstošiem autoriem šajā ģeopolitiskajā situācijā. Tā, es pat tagad nezinu, no kur gala man sākt atbildēt uz šo jautājumu. Droši vien ar Rimbu. Šķiet, ka viņas gadījumā tas izšķirošais faktors bija, ka viņa pirmkārt nedzīvo Krievijā, un otrkārt arī ir apzināti nošķīrusi sevi no autoriem, kas pārstāv šo valsti. Par to viņa ir publiski runājusi, ka viņa nepārstāv Krieviju. Viņai vismaz līdz nesenam laikam, es nezinu, kā ir tagad, bet formāli viņai bija Krievijas pase. Bet tas ir tāpēc, ka viņa dzīvo tagad Ļvivā jau 7 gadus, no 2018. gada. Tātad viņa dzīvo Ukrainā, un lai viņa atteiktos no Krievijas pilsonības, viņai vajadzētu aizbraukt uz Krieviju. Un to viņai darīt šobrīd ir bīstami, un otrkārt arī pastāv iespēja, ka viņu var neielaist atpakaļ Ukrainā, jo vienu brīdi arī bija tā, ka Ukraiņi viņai negribēja pagarināt uzturēšanās atļauju, tāpēc, ka viņai ir Krievijas pase. Un, ja viņa izbrauktu, būtu ļoti liela iespēja, ka viņa netiek atpakaļ. Un tad iejaucās, cik es saprotu, dažādi penklubi, ne Latvijas, bet starptautiskie un Ukrainas. Un tā visa rezultātā, cik es saprotu, tad viņai vismaz pagarināja to uzturēšanās atļauju Ukrainā, ka viņai tagad arī ir bankas konts Ukrainā, viņa tur atkal dzīvo legāli. Viņa ir precējusies ar ukraiņu dzejnieku, un izrādās ne tikai tāpēc viņa pārcēlās uz Ukrainu, bet arī viņa pati tur vēlējās atjaunot savas saknes. Un tas ir tas, ko es nezināju, kad es sāku strādāt ar viņas dzejoļiem, ka viņa pa mātes līniju etniski ir ukrainiete, bet ģimene ir bijusi izsūtīta uz Sibīriju. Un mamma viņai nav mācījusi ukraiņu valodu, tā ģimene ir pārkrievota, un spriežot pēc viena viņas pēdējā teksta, kas bija publicēts Facebookā, izrādās mamma arī nav ļāvusi tētim, kurš savukārt ir Moldavas rumānis. Ir ļoti grūti nošķirt Moldavus no rumāņiem, un viņa pati tieši tā arī saka Moldavus un rumānis. Ar vārdu sakot, ka mamma nav ļāvusi arī, lai tētis māca viņai rumāņu valodu, ka mamma ir gribējusi, lai viņi būtu krievi.
Un viņa ir izaugusi krievu kultūrā, un šī iemesla dēļ joprojām krievu valoda ir tā valoda, kurā viņa vislabāk prot rakstīt. Kaut gan viņa, protams, ir iemācījusies ukraiņu valodu, un arī viņas krieviski rakstītajā dzejā mums ar Evelīnu sagādāja izaicinājumu tieši tā ukraiņu valodas daļa, kas tur ienāca, ko mēs nesapratām, jo mēs tobrīd nebijām mācījušās ukraiņu valodu. Nu, tā kā nu, pa šiem gadiem iznāk, ka Gaļina Rimbo no krievu disidentes, pie tam no tā kā ļoti nopietnas disidentes, ir pārvērtusies par Ukrainā dzīvojošu nekādas valsts autore. Par to arī es esmu rakstījusi grāmatas priekšvārdā un citējusi, ko viņa pati par sevi saka. Tas viss ir ļoti sarežģīti, jo viņa arī pati saka, ka viņa nevar sevi pozicionēt kā ukrainieti. Tas būtu melots šobrīd. Ka viņai var būt etniska un politiska identitāte. Un par to pirmo tava jautājuma daļu. Es laikam neesmu cilvēks, kam būtu vislielākā krievu kultūras bagāža, neraugoties uz to, ka mana mamma bija krieviete un runāja ar mani krieviski. Es arī 8, 9 gados īsi pēc tam, kad es sāku lasīt latviski, es arī iemācījos lasīt krievu valodā, bet pēc tam es periodiski lasīju, bet es arī diezgan daudz haltūrēju, jo man riebās kirilica. Bet, protams, es biju lasījusi gan klasiku, gan arī es lasījumos mūsdienu autorus sapratu diezgan labi, varēju viņus izlasīt, bet es varbūt to tik ļoti ar to neaizrāvos. Bet arī pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā latviešu auditorija regulāri tika iepazīstināta ar krieviski rakstošiem autoriem, kuriem vairāk vai mazāk bija šī Krievijas pārstāvniecība. Un par to lielā mērā par to rūpējās tekstu grupa Orbīta, kuriem pašiem tā ir ļoti lielā mērā dzimtā valoda, lai neteiktu 100%. Un tad bija dažādi festivāli un, kā, Putins bija prezidents jau no 90. gadu beigām, bet laikam līdz 14. gadam, kad Krievija okupēja Krimu, tad tik liels sods viņš acīm redzot vēl nebija sataisījis. Un arī pēc Krimas okupācijas, kā tu pareizi saki, līdz 22. gadam vēl bija ok publicēt Krievijas pilsoņu dzeju Latvijā. Tas arī tika darīts, un man arī daudz kas no tā diezgan labi patika. Bet man nenāca prātā to atzējot, kamēr man kāds īpaši nepalūdza. Un Rimbu bija tāds izņēmums, un arī ne uzreiz, bet es jau laikam tagad esmu aizgājusi līdz tavam nākamajam jautājumam, kā es nolēmu viņu tulkot. Tas nekas. Man liekas interesanti, ka tu teici, ka tev riebās kirilica. Es kirilicu nekad nespēju iemācīties. Es vidusskolā tiešām ļoti centos, jo man kaut kādu brīdi bija jāmācās krievu valodu, kuras pirms tam nebiju tā kā apguvusi. Un es vienkārši sapratu, ka tas nav iespējams. Un, tad es kaut kādu brīdi kaut ko nedaudz sapratu. Es tā kā skatījos visādus seriālus un kaut kādas ekstrasens, kaut kādas muļķības, lai vienkārši varētu kaut kā, tā kā attīstīt to, nevis sarunu valodu, bet tā kā es varēju saprast, klausoties pat diezgan labi kaut kādā brīdī, bet tad es to ātri aizmirsu. Bet jā, šī rakstu valoda man likās tā kā pilnīgi neapgūstama. Jā, man liekas, ka pirms no 2014. līdz 2022. gadam tas tagad, skatoties tomēr no manas perspektīvas, tas šķiet jocīgi. Jā, ka tā
ka viss jau bija redzams, kas tur notiek tādā politiskā kontekstā, bet ka tā, nu, attieksme vienkārši tā pēkšņi, mainījās. Bet, nu, jā, tā jau laikam notiek. Bet, jā, es tev noteikti gribu pajautāt par to, kā tu nolēmi, sākt tulkot Gaļinu Rimbu? Ja es, pareizi saprotu no dažādām intervijām, tad viņa ir piedalījusies 2017. gadā festivālā Dzeja bez robežām, un tur, atstājusi lielu iespaidu uz, daudziem klausītājiem, un viņa ir arī kļuvusi tajā gadā par šī festivāla laureātu, un tad viņai arī iznāk, krājums Kosmiskais prospekts, ja es tagad pareizi atceros, jā. Bet, nu, ko ir tulkojuši citi cilvēki? Es neatceros, diemžēl, kas ir tulkojis šo krājumu. Tu noteikti zini. Bet, jā, varbūt var pastāstīt, kurā brīdī tu nolēmi tulkot Gaļinu Rimbu un arī kā radās ideja izdot izlasi Tu nākotne. Jā, nu es 17. gadā biju stāvoklī, un pēc tam man piedzima mans jaunākais dēls, un tad nu man nenāca prātā tulkot vispār neko. Bet klausoties tos tulkojumus, to grāmatu Kosmiskais prospekts bija tulkojuši Arvis Viguls, Dainis Dēgels un Einārs Pelšs. Un arī Arvija atzējojumus es arī klausījos tajā festivālā Dzeja bez robežām. Un tā kā man krievu valoda tātad ir viena no manām dzimtajām valodām, tad man, protams, likās, ka es tur esmu atradusi daudz kļūdu tajos viņu tulkojumos. Bet interesanti, kad es pati sāku atzējot Gaļinu, tad arī Arvs bija redaktors, un viņš arī atrada dažādas kļūdas manis tulkotajā. Un tā tas acīm redzot vienkārši ir, kad tu tulko. Bet tas nebija iemesls, protams, kāpēc es sāku pati viņu Jo atzīt. tev likās, ka tu Bet varēsi bez kļūdām. jā, ne tāpēc, bet 20. gadā Gaļina nopublicēja savā Facebook joslā dzējoli Manu vagīnu. Un, nu, ja to var nosaukt par lēmumu, viņu atzējot, tad tas tika pieņemts ļoti spontāni. Es vienkārši arī 4 stundās iztulkoju šo dzējoli un piedāvāju Satoriju, un Satorija Henrika toreiz bija galvenais redaktors, viņš arī uzreiz viņu latviešu valodā nopublicēja. Tā kā, nu, grāmata bija ļoti svaiga, un, nu, un tā kā grāmata, nevis grāmata, piedod, atzējojums. Šis te dzējols Mana vagīna bija rakstīts mākslinieces atbalstam, kuras vārdu, protams, es tagad no galvas neatceros, bet nu, Jūlija tas tur Cvetkova. viss ir Jūlija Cvetkova, jā, paldies tev, kurai draudēja cietums par zīmējumiem, kur ir uzzīmētas kailas sievietes, un tad Gaļina bija uzrakstījusi šo dzējoli viņas atbalstam, un arī tā Satorija publikācija arī bija viņas atbalstam, viņa tur bija pieminēta. Un, jā, tas bija pirmais, un tad paralēli arī tajā pašā gadā es vadīju Satoriju nometni, tur Evelīna arī sāka viņu tulkot, un tad 22. gadā, tieši pirms kara sākuma, es nopirku grāmatu krievu valodā Tu nākotne, un viņas nepārklājās 100% ar grāmatu, kas tagad ir latviski, bet nu, lielākā daļa tur pārklājas. Tur nav viena nodaļa Kosmiskais prospekts, tāpēc, ka tā jau bija, izņemot Baltmaizi, un tad viņi pēc tam vēl man atsūtīja to ciklu Pēdas, kas ir rakstīts jau kara laikā no ukraiņu perspektīvas, un tad es lasīju šo grāmatu Tu nākotne, un es stāstīju par to Raimondam Ķirķim, kurš tobrīd jau strādāja izdevniecībā Neputns, un nu, mums arī abiem gribējās pēkšņi šādu grāmatu uztaisīt viņas atbalstam un izdot pēc iespējas ātrāk, bet nu, tāpat tas sanāca tikai 24. gadā, tātad pēc 2 gadiem viņa iznāca.
šī te izlase to nākotni latviešu valodā. Jā, laikam, mana vagīna ir pirmais Gaļinas Rimbu dzejolis, kas arī loģiski, ja nu jā, es neesmu lasījusi Kosmisko prospektu, ko ko es izlasīju un, kas jā, bija ļoti tāda iespaidīga pieredze, un es arī atceros, ka pēc tam, šis dzejolis, tu viņu lasīji, man liekas, tas bija 2020. gadā, Latvijas pēnu lasījumos, pie Raiņa pieminekļa. Es tur nebiju klātienē, bet ir video. Un, līdzīgi kā es mēdzu tagad droši vien kaut kādas neiroatšķirības izpausmes, nu, ļoti bieži klausos visādus skaņdarbus un dziesmas. Tā kā ļoti daudzas reizes, ja man viņi nu, patīk, vai kaut kādā veidā kaut kas tur ir tāds, kas man liekas svarīgs. Jo es nezinu, vai es gluži par dzējoli manu vagīnu varētu teikt, ka man šis dzējolis patīk, nu, jo tas tā kā precīzi to neraksturo, bet es to esmu daudzas reizes noklausījusies arī to ierakstu. Un īsnībā līdzīgi ir arī ar Evelīnas atzejoto diženo krievu literatūru, kas ir pieejams, man liekas, ka obligātās literatūras vienā no sērijām, bet ir arī atsevišķi, droši vien, ka viņš ir izgriezts vienkārši un publicēts atsevišķi, jo es atceros, ka es viņu, man liekas, ka uz pirmo nodarbību, ko es vadīju Literārajā akadēmijā, es lūdzu viņiem to noklausīties, un pat jau to biju noklausījusies vairākas reizes, pirms es pieņēmu šādu lēmumu. Jā, kaut kas tur tāds ārkārtīgi iespaidīgs, un ka tā kā, jā, tāda ļoti spēcīga pieredze. Un man liekas interesanti, uh, ka Gaļina Rimbu, tagad viņa, kā jau tu minēji, dzīvo Ukrainā, un, ja es nemaldos, kopš 2018. gada, bet ka tas konteksts, no kura viņa nāk, proti Krievija, ka tas droši vien nav varbūt tāds pats iedrošinošākais, lai rakstītu par dažādām, piemēram, sievietes pieredzi vai vardarbības pieredzi, bet ka viņa tomēr raksta par šīm tēmām un arī par ķermeni un seksualitāti, un ka viņas dzējoļos ir ļoti liela tāda gan atklātības, gan autentiskuma pakāpe. To droši vien varētu nosaukt arī par drosmi, bet man nepatīk šis vārds, jo man liekas, ka citi to saprot citā nozīmē, nekā es to saprotu. Proti, ka cilvēki domā par drosmi kā par īpašību, bet es par to domāju kā par drīzāk praksi un kaut ko tādu, ko var, jā, praktizēt. Un tad, kad nav tā, ka cilvēki ir drosmīgi vai nav drosmīgi, un tad tur neko nevar mainīt. Bet, jā, kā tev liekas, kas ir tie kaut kādi apstākļi vai situācijas vai lietas, kas autoriem ļauj tā kā sasniegt šādu autentiskumu pakāpi? Jo man liekas, ka arī lasot Rimbu, nerodas iespējas, ka viņi mēģinātu par sevi vai par citiem rakstīt kaut kādā tādā veidā, kas liktu viņiem izskatīties labākiem vai skaistākiem, vai kaut kādām situācijām izskatīties labākām vai skaistākām nekā viņas patiesībā ir. Un tajā ir kaut kas ļoti tāds atbruņojošs. Jā, tas ir ļoti grūts jautājums, kas ļauj sasniegt autentiskumu. Tas jau arī nav tā, ka kaut gan tu teici, ka drosme ir drīzāk prakse nekā īpašība. Man Laikam patīk tas par to pats tā arī. domāt. Laikam ar autentiskumu ir kaut kas līdzīgs, ka to var uzskatīt kā īpašību un ka to var uzskatīt arī kā praksi. Bet pat ja tā ir prakse, tur ir vajadzīgs kaut kāds iekšējs pamudinājums to praktizēt. Un par drosmi es atceros, ka Ingai Gailai arī bija tāds, es neatceros, vai tas bija dzejas rindas vai kādas citas grāmatas rindas, bet ka tas, ko daži sauc par drosmi, bet citi sauc par nerviem vai kaut kas tāds. Un, es negribu tādā šarlatāniskā līmenī par to spriedelēt, bet man liekas, ka tur var būt runa par kaut kādu veidu tādu neiro atšķirību salikumā ar talantu,
ka kas, kas liek praktizēt šo autentiskumu bezbailīgi. Ka tāda sajūta, ka nav ko zaudēt, es nezinu. Man ir bijis tā, ka es sevi vēroju kā filmā, un, teiksim, ir kaut kādas tādas situācijas ārpus dzejas, kur es varbūt nožēloju šo savu drosmi vai autentiskumu, bet savukārt radošā ziņā tas ļoti nāk par labu, ka dažreiz ir tāda sajūta, ka nav vispār nekādu robežu. Varbūt, un nē, vēl ir Rimbu gadījumā ir vēl citi faktori, ka viņa ir dzīvojusi tā kā ļoti lielā spriedzē un traumās, un, spriedzē, es domāju, gan politiski, gan ķermeniski. Un ka, ka tā sajūta, ka nav ko zaudēt, viņa izriet arī no tās nepieciešamības pretoties. Un viņa aizbrauca studēt uz Maskavu un uz Pēterburgu, un es domāju, ka tur vienkārši arī saskārās tas viņas iekšējais pamudinājums, kas bija dzīves laikā bijis klātesošs, saskārās ar informācijas telpu, kad, jo Krievija jau nebija izolēta no pasaules. Viņa varēja, it sevišķi angliski klausošie cilvēki jau varēja iepazīties ar visu, kas ir aktuāls visur citur arī. Es nezinu, vai es atbildēju uz šo jautājumu, vai man kaut kā vēl izvērst. Mm. Nē, droši vien izvērst tad, ja tev tā kā pašai gribas to darīt, bet man vispār ļoti patika tava definīcija par to, ka tā ir neiro atšķirība kombinācijā ar talantu un ar sajūtu, ka nav ko zaudēt, ja es pareizi atceros. Jā, tas man varbūt, ka tā ir kaut kāda veida atbilde uz šo. Bet jā, es arī reizēm domāju par to, cik paradoxāli un skaidrs, ka negribas to kaut kā, romantizēt vai vispār, no dzīves drošībā, nosacītā drošībā, kaut kā apspriest pārāk daudz kontekstus, kuros es neesmu dzīvojusi un nezinu, kā tas ir. Bet es ļoti bieži domāju par to arī, tā kā no PEN International vienkārši saņemot ēpastus un, ieraugot, cik daudz ir to autoru tieši kontekstos, kur īstenībā rakstot vai runājot par dažādām lietām, viņi riskē ar ļoti daudz ko. Ar savu drošību, bieži vien arī ar savu dzīvību, un ir cilvēki, kuri tur jau vairāk kārt ir bijuši ar, es nezinu, tagad man uzreiz nāk Irāna prātā, mums arī vēl cits konteksts, un viņi turpina to darīt. Ne visi droši vien, ka ir kāds, kurš pamēģina un tad vairs neko neraksta, pēc tur vienas nokļūšanas cietumā, piemēram, bet es kaut kā, jā, tas ir tāds, tēma, pie kā es ļoti daudz atgriežos tieši tajā kontekstā, ka man bieži nav saprotams, kāpēc cilvēkiem ir tik ļoti bail Latvijā, kur īsti nebūtu jābaidās, vismaz pagaidām. Tādā nozīmē, ka kaut kāda riska jau, protams, ir, ko tev cilvēki varētu pateikt, bet tev visticamāk nearestēs par to, ka tu būsi par kaut ko iestājies. Nevis visticamāk, tev pilnīgi noteikti šobrīd nearestēs. Un jā, bet negribas arī domāt tajā virzienā, ka tikai tad, kad ir jau ļoti slikti, tad tu kaut kā esi praktizējis to drosmi tik daudz, ka tu vairs neuztraucies par to, cik slikti būs. Bet tās arī kaut kādas tādas šarlatāniskas pārdomas, ko droši vien nevajadzētu pārāk daudz izvērst, jo es tiešām nezinu, kā būtu dzīvot šādā kontekstā. Intervijā Punktum, kur tu kopā ar Evelīnu Anžāni, kas ir, kā mēs jau pieminējām, arī tulkojusi dzejoļus, atdzejojusi izlasēji Tu nākotne, un arī Arvis Viguls, bet viņš nepiedalījās šajā sarunā. Jā, jums bija intervija tev un Evelīnai Punktum, un tur jūs ar Evelīnu kaut kādā brīdī nonācāt pie tāda secinājuma, ka ir daudz vieglāk labi rakstīt par intelektuālo, metafizisko
nekā labi rakstīt par traumatiskām un smagām pieredzēm. Un tas, jā, bija tieši Rimbu dzejas kontekstā. Un, vai tev ir kaut kādas pārdomas vai minējumi par to, kāpēc tas tā ir? Jo es arī esmu par to domājusi. Nu, proti, ka tad, kad es ielieku dzējoļos daudz kaut kāda tāda jēlmateriāla no savas nu, dzīves, kas varbūt, nu jā, kur ir kaut kādas tādas, nu, daudz emociju vai jā, kaut kādas traumatiskas pieredzes un kaut kas tāds, kas varbūt arī nav vēl līdz galam tā kā pārstrādāts terapijā vai vispār kaut kādā iekšējā darbā, un kas aizvien ir, nu, ir grūti. Nu, nevis tikai ir bijis grūti kaut kad pagātnē, ka man ir ārkārtīgi grūti tā kā vispār saprast, vai tas ir labs dzējolis, un tas prasa daudz vairāk laika, nekā tas varbūt būtu citkārt. Jā, kāpēc tā? Kā tev šķiet, kāpēc tā ir? Un arī kas padara tos dzējoļus par traumām un traumatiskām un smagām pieredzēm no vienkārši tekstiem vai kaut kādām piezīmēm vai dienas grāmatas par tiešām labu, spēcīgu literatūru, jā, kas to pienes tajā citā dimensijā. Jā, nu, man vispirms jāpasaka, ka tas mans izteikums, uz ko tu atsaucies, viņš bija arī tā kā bišķiņ ironisks, un tur bija teikts, ka tā kā par pseidometafizisku pieredzi ir vieglāk rakstīt nekā par traumām, bet es mēģināšu arī izvērst, tāpēc, ka laiku pa laikam arī latviešu dzejas kritikā parādās šis te pretnostatījums, ko es tagad atceros, piemēram, Anta Baklāna laikam nosauca par īstumu pret skaistumu. Un tad, nu, tad te būtu tā rakstīšana par traumām būtu īstumu pusē, un tas intelektuālais un metafiziskais būtu skaistumu pusē. Bet man tā kā ir bišķiņ, nu, skepse par to metafizisko, jo līdz nesenam laikam latviešu dzejā tas bija tā kā, nu, viens no tādiem populāriem virzieniem, un es saprotu, ka arī Lietuvā ir bijis līdzīgi. Um, Bet ir tā, ka nu, neviens jau nevar pierādīt, ka viņš tagad nodod metafizisku pieredzi. Nu, es negribu, protams, runāt par nu, tādiem izņēmumu gadījumiem, nu, tā kā, piemēram, Hildegardai no Bingenas bija vīzijas, un viņa bija ģēnijs, un viņa aprakstīja tās savas vīzijas, un, nu, tas ir kaut kas tāds, kas vēl tagad tā kā kultūras vēsturē tiek uzlūkots kā fenomens. Bet nu, mēs nevar, es personiski neticu, ka nu, tik daudzi dzejnieki, kas raksta pat varbūt labā valodā un skaisti, bet ka tur patiešām ir klātesošs kaut kas metafizisks, nu, kad drīzāk liekas, ka viņi grib radīt tādu iespaidu, nu, kad tur ir kaut kas vairāk. Un intelektuālais un estētiskais nevienmēr, bet bieži vien tā kā palīdz to izdarīt. Man, teiksim, patīk Marta Pujāta dzeju krājumā Nāk gaismā pati lampa, kas ne uz ko tādu nepretendē, bet kas man liekas, kas tiešām ir ļoti skaista, bet tā, jo viņš tā kā viņš neuzstāda tādu mērķi, ka tas būs tagad kaut kas metafizisks. Viņa noteikums ir tāds, ka šie ir izdomāti pasauli un viņš strādā valodā. Un tas ir ok. Un, tā kā tie mani iebildumi drīzāk ir pret pseidometafiziku. Un, jā, intelektuālais, nav nekāda vaina intelektuāliem literatūrā. Es domāju, ka arī Gaļinas Rimbudzejā ir pietiekami daudz intelektu. Teiksim, Ārts Ostups, tagad viņam iznāca arī brīnišķīgs krājums Patiesība, kur viņš raksta, ka viņš mēģina rakstīt personiski
Jo, nu, tā kā iepriekš viņš pats ir to teicis, un arī citi viņam ir piedēvējuši tādu depersonalizāciju, ka tiek runāts caur vidi, caur priekšmetiem, un tad nu, viņš tagad ir nolēms, ka viņš būs atklāts, bet viņš vienalga to grib izdarīt estētiski augstvērtīgā veidā, un nu, kaut kā, man liekas, ka šādā kontekstā runājot, tad tiek tā īstuma pieeja kaut kā noniecināta, ka it kā tā būtu mazvērtīgāka, vulgārāka. Es nezinu, nu, ja, piemēram, sievietes raksta par savām vagīnām, nu, kad tas nebūtu tik vērtīgs, kaut gan, nu, tur nevajadzētu būt pretrunai, tāpēc ka labi. Un tas arī varbūt atbild uz to tavu jautājumu, kas padara liecības par spēcīgiem dzejoļiem, jebkurā gadījumā padara talants un prakse rakstīt. Un Dievs dod, ka cilvēkam nav jāpiedzīvo traumas, lai, nu, tad var, ja nav piedzīvots tiešām nopietnas traumas, tad nu, nav jau aizliegts labi rakstīt dzeju. Nu, būt ļoti jauki, ja būtu tā, nu, tikai skaista dzīve apliecinoša dzeja bez lielām traumām, tad mēs varbūt dzīvotu labākā pasaulē, ja tikai tāda būtu jāraksta. Bet, ja talantīgs cilvēks vēlas runāt par skarbu pieredzi, es domāju, jā, ka viņam ir grūtāk. Un tas arī ir, ko tu minēji, ka pašam ir rakstot tad grūti no tā attālināties. Nu kā, nu nevelti pēc smagas traumas ir gana daudz cilvēku, kas vispār zaudē valodu un vispār aizvaras ciet. Un vispār nespēja ne runāt, ne rakstīt. Un tad, ja to mēģina darīt, tad var gadīties, ka tas nu, neatbilst kaut kādiem standartiem estētiskajiem vai attiecīgās kultūras estētiskajiem standartiem, kā tas ir jādara. Nu, bet tas nenozīmē, ka to nevajadzētu darīt tieši otrādi, ka tur ir darīšanas vaina, varbūt kādu citu valodu var atrast. Viens tāds tā kā no klasikas tāds piemērs ir Pauls Celāns vai Cēlants, es vienmēr aizmirstu, kā viņš pareizi jāizrunā, kurš rakstīja pēc holokausta, un, teiksim, kad es biju jauna, tad es vispār nesapratu, man likās vienkārši skaista dzeja, tāpēc, ka viņš to traumu noklusēja, un tos noklusējumus tu saproti tikai vēlāk, bet ja tu negribi noklusēt, ja tu gribi tieši pateikt, kas ir noticis, tad nu jā, nu tur man liekas, ir milzīgs darbs vajadzīgs. Lai to pārliecinoši pateiktu, bet ir arī otra problēma, kas ir uztveres problēma, ko cilvēki, kas ir pieraduši pie kaut kā, tad viņi varbūt to neņem pretī arī, ja, nu, piemēram, tas ir novatorisms, ko tu izdari, bet to neņem pretī. Vismaz kādu laiku sabiedrība. Jā, nu, es noteikti arī nedomāju, ka tur ir pretruna. Nu, respektīvi, ka mēs varam rakstīt vai nu tikai labus dzējoļus par traumu, vai tā kā tikai labus intelektuālus dzējoļus, vai pseidometafiziskus dzējoļus, vai kā nu tur bija tas nošķīrums starp īstumu un skaistumu.
Bet jā, varbūt, ka tas, es noteikti arī kaut kā tā domāju, ka daļai tā problēma ir uztveres pusē, un tad droši vien tas rada arī kaut kādas bailes un trauksmi. Ja tu iepriekš jau varbūt iztēlojies rakstot, kā, nu, tā kā kā citi to izlasīs un ko viņi par to domās. Un vēl droši vien, ka vārdu grūti arī līdzīgi kā vārdu drosme var interpretēt dažādās nozīmēs. Un tas man vispār reizēm liekas biedējoši, ka var dažādus vārdus uztvert dažādi, un tad tā kā tas vispār maina nozīmi tam, ko mēs mēģinām pateikt. Nu, ka var būt grūti, tas ir nevis tikai tehniski, nu, ka tev jāatrod kaut kāds paņēmiens, es nezinu, kā saslēgt traumas pieredzi ar intelektuālo, un tad tu vari uzrakstīt labu dzējoli, bet tas vienkārši ir emocionāli nu, grūti vai reizēm pārāk grūti, un ka tu nevari kā, varbūt dažkārt šīs grūtības arī pārvarēt. Nu, vismaz man dažreiz ir bijusi rakstot šādu veidu dzējoļus, tāda sajūta, ka, nu, jā, ka tā distance vai nu nav pietiekama, vai jā, ka tur tāda milzīga cīņa, lai vispār tiktu pie šiem vārdiem. Bet varbūt tu varētu nolasīt arī kādu no sevis tulkotajiem Gaļiņas Rimbu dzējoļiem. Es nolasīšu dzējoli, kas ir rakstīts laikam Ukrainas periodā, bet tas runā par tādu tālāku pagātni, kad varoni un runātāji, kas ir ļoti tuvu biogrāfiskai autorei, tātad tas ir laiks, kad viņa dzīvo Omskā. Un dzejolis saucas Viņas puisis strādā par izsitēju. Viņas puisis strādā par izsitēju uz paneļa. Viņam ir aveņkrāsas 9, ar kuru viņš izvadā sievietes un atbrauc izstūrēt situācijas naktīs. Viņš parādīja mums video telefonā, kur ir piedūrīga situācija, tā viņš teica. 2 pliki piedzērušies veči pirtī ar nokārušamies vēderiem nelaiž vaļā sievieti, lai gan viņa jau savu ir padarījusi. Viņi mauj, bet sieviete raud. Bet viņš tūlīt izstūrēs, vienalga smieklīgi, taču saka puisis, puisis, puisis. Viņas puisis strādā par izsitēju. Viņam ir aveņkrāsas 9, ar kuru mēs dažkārt kopā braukājam un izvadājam sievietes pie vīriešiem naktīs. Viņai ir 14, bet man 15. Viņai ir 14, bet man 15. Viņa nesen zaudēja nevainību, bet es vēl ne, un daudzas meitas to zina, un tāpēc nomoka mani. Tas ir liels kauns mūsu kompānijās un rajonā būt jaunavai 15 gados. Kaut arī es esmu jaunava, mēs vienalga draudzējamies un apspriežam pišanos, dažādu puišu locekļus, muskuļus un dibenus, pie aliņa visu detalizēti aprunājam. Un es tā lepojos, ka viņa man uzticas. Man tā patīk, kad viņa ņem mani līdzi naktīs. Man patīk iztēloties, ka mums ir misija, braucam svarīgā uzdevumā. Iespējams, tā arī ir aizstāvēt sievietes no aizdomīgiem vīriešiem, bet tāpat arī izvadāt sieviešu ikonas un statujas pie iereibušiem vīriešiem. Parasti ņem vienu ikonu uz visu kompāniju un dragā, 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 bet pēc tam 9. aizved sievietes ikonu. 9. nakts. Mēs nopirkām 2 litrus Baltijas, mēs dievīgus čipšus nopirkām, rievotus un šokolādīti un cigaretes. Kaifojam līdz nākamajai, kaifojam un klausāmies mūziku kopīgā mašīnā, kopīgā situācijā uz 3. Tā ir laba nakts. Bet pēc tam mēs pats ķeram pa ceļam pie cirka vienu sievieti. Viņa jau ir pastrādājusi šonakt. Laba, viņš saka, laba sieviete, viena tagad tiek galā ar 2 bērniem, nav citu variantu. Nākas tā strādāt, kamēr bērni vēl pavisam sīki naktī guļ. Viņa aši aiziet, bet no rīta atgriežas, mamma atgriežas, mamma. Tā katru rītu, viņš saka, aizvedu viņu pie bērniem, cenšos pieskatīt, lai nekas neatgadās. Mēs sēžam blakus aizmugurējā sēdeklī. Man ir 15, viņai ap 30.
Man ir 15, viņai jau 30. Mēs esam uzkrāsojušās gandrīz vienādi, kā visas sievietes mūsu pasaulē. Tieši šajā mūsu kopīgajā pasaulē, kurā mēs esam sastapušās, uz Aleņkrāsas 9. aizmugurējā sēdekļa šajā naktī, kad esmu aizbēgusi no mājām, kamēr vecāki guļ, kad viņa ir aši aizgājusi no mājām, kamēr viņas bērni guļ. Man ir 15, viņai jau 30, man ir 15, viņai jau 30. Kāpēc gan es izjūtu tādu tuvību viņai, tādu siltumu, tādu cieņu? Tā ir dižena sieviete, tā es domāju. Dzīva dižena sieviete. Uz viņas pleciem turas šī pasaule un ne citādi. Kāpēc gan es izjūtu tādu maigumu? Kāpēc viņa ir tik reāla, tik īstena? Dižena dzīva sieviete, ikona, dieviete, kņaziene. Kaunas uz mani skatīties, novēršas, saraujas aizmugurē, bet pēc tam izkāpj no mašīnas un aiziet neatskatījusies Hruščovku karstajos džungļos, Naftinieku rajonā, aiziet pa Padomju ielu naktī Hruščovku karstajos džungļos, zogas kā bagiera Podjezda alā, tur gaudos milkst kliedz, tur gaudos milkst kliedz, cīnās, un mēs viņu vairs neredzam. Mēs braucam Aveņkrāsas 9. Nu jau pa Mieru prospektu, kur tik daudz kas ir noticis, pa Jobanās netaisnīgās, taču tik skaistās pasaules prospektu, tik ļoti mūsējās pasaules. Jau nobirst izlaužas ausma un mums pāri paceļas korāļu saule, izlai gaismu pār cirku, uzvaras plāksnēm un obeliskiem, sagrauto krastmalu un pieminekli tanku, soliņiem ar tukšajām pudelēm un rūpnīcas strādniekiem, kas jau pa druskai rāpo ārā no namiem pretīm tālsatiksmes autobusiem, smacīgiem mikriņiem. Mēs braucam, un šķiet tūlīt pacelsimies. Mēs braucam un klausāmies jautru mūziku, kas viņai tā patīk. 2 desas ripiņas, un viņa dzied līdzi, šūpojas šurpu turpu priekšējā sēdeklī. Viņas balinātie mati tik skaisti kustas, mūzikas taktī tik skaisti, atsēdzas mazi plēsīgi, mazliet šķībi zobiņi, tik maigi mirdz, acis saziedējušas augusta upes ūdens krāsā, un mēs paceļamies un krītam, paceļamies un krītam. Viņi saņem viņa locekli cauri biksēm, bet viņš stūrē. Viņi turpina dziedāt 2 desas ripiņas. Drīz viņa aizvedīs mani mājās, un viss izgaisīs, bet viņš dragās viņa aizmugurējā sēdeklī ar savu pieblīdušo Aveņkrāsas locekli un kodīs kaklā un aplies ar kokteili Jaguārs tikko izveidojušās krūtis, vēderiņu, sagrābs aiz matiem, un tā viņi paliks pasaules prospektā, pat pēc pasaules beigām. Mūsu pilsētā visi prospekti ved nekurienē. Es vēl gribu pakomentēt par šo pasaules prospektu tiem, kas nezina krievu valodu, ka krievu valodā ir vārds miers, kas nozīmē gan pasauli, gan miers, un to mēs latviešu valodā nevarējām atzējot, tā mums bija tā kā problēma ar Evelīnu arī citos dzējoļos. Paldies tev gan par lasījumu, gan jā, arī par šo piebildi. Es to nezināju, lai gan es zināju, ka mīra nozīmē pasauli. Tas laikam ir viens no salīdzinoši nedaudzajiem vārdiem, ko es zinu krievu valodā, bet es nezināju, ka tam ir vēl cita nozīme. Jā, man liekas, ka arī šis dzējolis, kuru tu tikko nolasīji, ir tāds diezgan reprezentatīvs, kas tā kā, sniedz kaut kādu sajūtu tam vispār, kā Rimbu raksta. Un viena tāda iezīme, ko es esmu pamanījusi, vai jā, par ko es ļoti daudz domāju, lasot viņas dzējoļus, ir tāda, ka man liekas, ka šajos tekstos ļoti uzskatāmi var ieraudzīt, kā ir saistītas dažādas netaisnības un arī vardarbības formas, kas pastāv sabiedrībā. Ka viņas nepastāv kaut kā nošķirti vai atdalīti, vai kaut kā nav pilnīgi nesaistīts viena ar otru, un varbūt tā ļoti vienkāršojot, varētu par to domāt, ka
kā tā, ka tu vispirms sastopies iespējams ar vardarbību savā ģimenē, kas, kā es saprotu, ir arī Rimbu pieredze, jo viņas tēvs ir bijis vardarbīgs, un tad tā vardarbība pastāv, viņa turpinās kaut kādā ziņā arī ārpus tās, un, vai kā vispār tāda mizogīnija, kas pastāv sabiedrībā, gan arī šī vardarbība ir dažādās institūcijās. Man liekas, šajā grāmatā tā it kā kulminē tajā karā, ka tā ir tā kā augstākā vardarbības forma. Un man liekas, ka viņa ļoti skaidri šo sasaistību parāda, un vienlaikus arī raksta ar tādu, un arī tas parādās tieši šajā dzejolī, tā kā ļoti lielu iejūtīgumu un empātiju pret citiem cilvēkiem, un īstenībā ne tikai pret cilvēkiem, jo es pievērsu uzmanību tādām rindām, kas bija tajā dzejolī, garajā dzejolī, dzejoļu ciklā, kas ir rakstīts Ukrainā, kur viņa raksta par tīģeri, kas ir tā kā sadedzis zoodārzā. Es varu arī, es atradīšu nolasīt citātu no tā dzejoļa. Raķešu uzbrukuma laikā Kijevai zooloģiskajā lauva sasitis seju pret būra režģi. Viņš nobijies. Cik šausmu šai ziņā. Pirmkārt, lauva zoodārzā 21. gadsimtā, otrkārt, lauva un daudz citu zvēru būros dzīvi sadeguši šī kara slazdā. Treškārt, lauvam ir seja. Ceturtkārt, daudziem ļaudīm tas atklājies tikai tagad šajā aktā. Un, man tas liekas kaut kādā ziņā tā likumsakarīgi, ka cilvēki, kuri vai paši ir kaut kādā marginalizētā pozīcijā, vai arī ir pieredzējuši kaut kādu veidu vardarbību vai ciešanas, ka ir daudz vieglāk just līdzi citiem un just empātiju. Un varbūt arī ieņemt kaut kādu politisku nostāju pret to. Jo viena lieta ir kaut ko pamanīt vai identificēt, bet tad ir arī jautājums par to pozīciju, kas tiek par to ieņemta. Bet es domāju, ka man nav sajūta, ka tas būtu ļoti tipiski literatūrai, kas top Austrumēropā. Un, protams, tas arī tāds milzīgs vispārinājums, un es jau arī minēju sākumā, ka es neko daudz īstenībā nezinu par krievu literatūru, ne tikai par krievu literatūras klasiku, bet arī par to, kas top mūsdienās, bet arī domājot kaut vai par latviešu literatūru, man nav sajūta, ka labi, Rimbu vispār ir ļoti spilgta autore, ka, man liekas, ir tāda izteikta sava balss, bet ka šīs kaut kādas struktūrālās problēmas, kas pastāv dažādās sabiedrības sfērās, ka viņas daļliteratūrā autori tik bieži pamanīt un par to rakstīt, man nav radusies tāda sajūta. Man uzreiz nāk prātā pilnīgi cita laikmeta un cita konteksta Audrija Lorde, vienkārši tāpēc, ka es esmu strādājusi ar viņas tekstiem pēdējā laikā un viņu tulkojot, kur arī raksta par par ļoti privātām, intīmām pieredzēm un vienlaikus arī par tādu ļoti plašu sociālu kontekstu, un kur tas viss tā saslēdzas vienā veselumā. Bet man neliekas, ka šāda veida teksti tik bieži top šeit. Es nezinu, vai te ir kaut kāds jautājums, bet varbūt tev ir kāds komentārs vai pārdoms par šo. Jā, tur ir jāsakrīt vairākiem faktoriem, ka viens ir tas talants, un otrkārt ir tā vēlme par to runāt politiski. Un tā Gaļinas personība vai Audrijas Lordes personība vienkārši ir unikāli spēcīga, un tur arī ir bijusi šī motivācija. Pie mums tagad ir cerības uz jauno paudzi no līdzšinējām dzejniecēm, tad laikam Inga un tu esat tās politiskākās dzejnieces. Es tagad baidos samelot, kurš tas bija, bet kāds bija pateicis par tavu krājumu, ka tā esot valkākā grāmata latviešu valodā. Par šo jaunāko grāmatu? Jā, par dažas piezīmes par ķermeni, ka tā ir valkākā grāmata, kas līdz šim iznākusi latviski. Jācer ir, ka iznāks vēl citas valkas grāmatas latviešu valodā.
Jā, nu, to, protams, prieks dzirdēt. Um, Jā, man, no tādas, lasītājas perspektīvas, nu jā, es jau teicu, ka, piemēram, dzējoli "Mana vagīna" es esmu izlasījusi un arī noklausījusies, tā kā tas ir pieejams audio. Būtu forši, ja ar lielāko daļu tekstu būtu arī šis formāts, kaut kādā, jā, veidā, pieejams, nu, tā kā daudzas reizes, kas nozīmē, ka acīm redzot, tur kaut kas tāds ir, kas, ar ko man ir bijis nepieciešams būt, kontaktā, pat ja man vispār šķiet, ka tas, nu, kā raksta Gaļina Rimba un kāda ir viņas tā personiskā pieredze, tā ir diezgan atšķirīga no teiksim, pieredzes, kāda ir man, vai tā kādām tēmām, par kurām rakstu es, bet, kaut kas tajā, nu, kaut kas tajā veidā, kā viņa par šīm, nu, tēmām raksta, gan jā, par, ķermeni un seksualitāti un dažādām jutekliskām pieredzēm, bet vienlaikus arī, jā, cik, viņa tā asi un atklāti spēj, kritizēt šo sociālo politisko kontekstu, kas tur ir ārkārtīgi atbrīvojoši. Pat ja tas konteksts ir, nu, pavisam cits vai ļoti atšķirīgs, ka tas, nu, iedod kaut kādu to drošības sajūtu vai tādu, nu, telpu paver, kas rada gandrīz tādu sajūtu, ka es vispār viņu nepazīstu un tā, bet ka, ja viņi tā var rakstīt, tad es arī varu rakstīt, kā es gribu un par ko es gribu, un gan jau, ka nekas, nu, baigi slikts nenotiks. Nu jā, vai arī, ja notiks, tad, nu, tā kā whatever, tas nav tik svarīgi. Un es, zinu, ka arī citiem ir, nu, Rimbu tekstu kontekstā tā kā līdzīga sajūta, un, vai uz tevi arī, viņi atstāja šādu efektu, un vai Rimbu dzejoļu tulkošana ir kaut kā ietekmējusi to, kā tu raksti? Un, jā. Es vispār tagad sapratu, ka Rimbu mani ir ietekmējusi vairāk nekā man likās, jo, man visu laiku likās, ka es neesmu tik politiska, ka man ir daudz vairāk personisku tēmu, kuras mēs, protams, nevaram tās nodalīt no vēstures vai no politikas, bet, teiksim, ka man dzeja varbūt ir netiešāka. Bet tagad, kad es lasīju arī šo te dzejoli par Viņas puisis ir izsitē, es atcerējos arī to, ka es zināju, ka es arī pat kaut kādas struktūras paņemu, kas ir tā kā tāda neapzināta špikošana, bet tagad jau es arī to zinu. Tas nav tik neapzināti. Un arī, jā, tā kailā atklātība, kas vienlaikus, ko mēs nevaram teikt, ka tur ir tikai tā trauma un atklātība. Tu teici, ka tava dzīve ir pavisam citādāka, un man ir vēl pavisam citādāka. Es, es nedomāju, ka man ir arī bijusi ļoti traumatiska dzīve. Bet jā, tas, ko tu teici, ka es esmu svarīga, man dzīve ir svarīga, es varu rakstīt to, ko es gribu un kā es gribu. Jā, viņi tiešām tā kā atbrīvojoši ietekmē. Es vispār neesmu nekāda atzejotāja vai tulkotāja. Pagājušais bija tādā ziņā izņēmuma gads, jo iznāca veselas 2 grāmatas, kuras biju strādājusi pie tulkojumiem, kuras abas es biju sastādījusi. Un viena bija Gaļinas grāmata, otra bija Džona Donna grāmata. Un, laikam jau tomēr Gaļina man vairāk ietekmēja nekā Dons. Jā, man, jāatzīst, ka es nespēju Džona Dona grāmatu izlasīt līdz beigām. Man tā likās forša grāmata, bet es noguru kaut kādā brīdī. Lai gan es biju jau lasījusi iepriekš, publikācijas, kas bija, man liekas, vēl pirms kaut kādiem 3, 4 gadiem vai pat vairāk. Es atceros, ka es viņas lasīju, kad es biju rakstnieku mājā, un es mēģinu tagad ātri galvā pārskatīt, lai gan tas nav tik svarīgi, tā kā kurā gadā tas būtu varējis būt, kas man ļoti, ļoti patika, kur punktum bija kaut kas publicēts. Bet jā, tā ar grāmatas mazliet stragloju, bet tas, protams, nekādā ziņā nemazina tās vērtību.
Bet jā, Gaļinas Rimbu izlase, protams, ir kaut kas absolūti neatkārtojams un ir ļoti forši, ka jūs trijotā viņu iztulkojāt un ka tu šo grāmatu izrediģēji. Un, jā, varbūt, ja viņa turpinās kaut ko rakstīt, um, varbūt tā kā tu vēl kaut ko iztulkos, kas būtu ļoti forši, nu, ņemot vērā to, ka mēs visi nezinām krievu valodu. Bet mēs varētu tagad mazliet arī parunāt par dzējoļu krājumu, kas, kā es saprotu, vēl atrodas tipogrāfijā, kas ir jā, tavs jaunākais dzējoļu krājums Kāpostes upe. Pirmkārt, jau apsveicu, tas ir ļoti forši, ka tev ir iznākusi vai tūlīt iznāks grāmata, un kur es esmu jau izlasījusi. Un, nu jā, lai gan tā vēl nav iznākusi, kas ir laikam tāda privileģēta iespēja arī par ko es priecājos. Um, jā, varbūt kaut kas, ko es tev gribu uzreiz pajautāt, un kas kaut kādā ziņā varbūt mazliet paturpina arī iepriekšējo jautājumu, ir tieši nu, arī kaut kas saistīts ar laiku, kurā mēs dzīvojam, un kaut kādu to kopējo sajūtu par dzējas rakstīšanu. Tavs iepriekšējais dzējoļu krājums Annas Pūrgovs iznāca 2017. gadā. Un, nu, ir tāda sajūta, ka pasaule ir diezgan ievērojami mainījusies pa šo laiku. Nu, vai kā man patīk to formulēt, mēs esam kā sabiedrība sākuši dzīvot, nu, man gribas tā cerēt, mazākā noliegumā par to, kas notiek. Nu, jo man arī nav sajūta, ka tikai 2020. gadā sākās visas problēmas, un tad viņas turpinājās, jo skaidrs, ka viss kaut kas ļoti slikts pasaulē notika jau pirms tam, bet protams, ka tas gan pandēmija, gan arī karš Ukrainā, un kas arī ir tēmas, kas arī parādās tavā krājumā, nu, kaut kā ir nu, mainījušas skatījumu daudziem uz daudzām lietām. Un es arī zinu, ka ir nu, cilvēki, kas ir reflektējuši tieši pēc jā, 2022. gada, nu, ka vispār tā sajūta par dzējas rakstīšanu un to, ko dzēja nozīmē, un vai tur vērts darīt, ir kaut kā fundamentāli mainījusies, nu, kaut kādā vienā vai otrā virzienā. Vai tev arī tā ir? Un, jā, vai tev kaut kā šajā pilnīgi citādajā globālajā realitātē un tajā, kā mēs par to visu domājam, ir mainījusies sajūta par to, cik svarīga ir dzējas rakstīšana un ko tā nozīmē? Jā, nu, man gribas citēt Ilju Kamīnski, kurš rakstīja: "Mēs dzīvojām laimīgi kara laikā." Un tas nebija par šo karu, tas bija ātrāk, bet tas ir ļoti precīzi. Nu, un mēs jau arī joprojām, arī pēc 22. gada, mēs joprojām šeit Latvijā dzīvojam diezgan laimīgi kara laikā. Nu, un ir mainījies ir tas, ka mēs esam sākuši apzināties šo karu. Ne tikai tiešā nozīmē karu, bet nu, ja mēs pirms tam, kā to arī vairāk kārt norādīja, ka mēs izlikāmies, ka nekas tāds nav arī citur, un ka tagad, vispirms vispirms bija pandēmija, un tagad jau liekas, ka bija tīri jauki, ja neskaita, ka ļoti daudz cilvēku arī nomira no Covida. Bet, kad sākās karš, tad, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, tad arī šķita, ka tomēr neviena slimība nespēja nodarīt tik lielas šausmas, ko cilvēki paši cits citam var nodarīt. Un, mums Ukraina bija ļoti tuvu, un mēs ar viņiem ļoti identificējāmies. Un, mazāk bija to no mums, kas identificējās ar palestīniešiem. Es zinu, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas arī par to grib runāt, bet nevienmēr visi grib to uzklausīt. Pat tuvu draugu lokā ir tā, ka, ja tu gribi labi justies viesībās, tad labāk ir nerunāt par Palestīnu. Un,
Nu, vai tas ir ietekmējis manu skatījumu uz dzejas, rakstīšanu? Man laikam nav licies, ka tagad nedrīkstētu rakstīt dzeju, tāpēc, ka ir karš. Man arī nav licies, ka ir jāraksta par karu. Ivars savā rakstā Delfos ļoti labi to nodefinēja, ka mēdz būt tā, ka autoriem gribās parakstīt par karu, lai nodemonstrētu, kādi viņi līdzjūtīgi, vai nu kā tur bija, ka tā nevajag darīt. Ka, ja tas nav tā kā pa īstam, tad labāk to nedemonstrēt, bet, tu pats atšķir. Nevar jau arī nevienam tā kā teikt, o, tavā dzējā tas nav pa īstam. Tur, tā ir ļoti tāda smalka lieta, un tad ir kā tas viedoklis, ka, kamēr mums labi iet, mums vajag rakstīt kā parasti, bet, protams, ka tas arī nebūs kā parasti. Lietas mainās, un es arī sapratu, kāpēc es labprāt sadarbojos, arī, nevis sadarbojos, es piederu pie grupējuma Preļu konceptuālisti, kas es sapratu, ka šī tā kā it kā jokošanās dzejā, ka tas varbūt ir kaut kas līdzīgs kā dadaistu kustība, kas bija reakcija uz Pirmo pasaules karu, ka tur tā kā emocionāli tu jūties tādā patvērumā, un te mēs atkal nonākam pie tā, ka dzīvot tā kā estētiskajā pasaulē ir varbūt patīkamāk nekā rakstīt tieši par šausmām, kas notiek. Bet cik arī tu vari rakstīt par šausmām, ja tu pats neatrodies? Man arī nešķiet, ka vajadzētu rakstīt dzeju par ziņās dzirdēto, bet arī tas nav nekāds likums. Es nevaru ne citiem, ne sev aizliegt rakstīt par ziņās dzirdēto, ja tas man ietekmē. Tā ir tā kā jebkura cita informācija. Mums ir arī intelektuāla informācija, kas ir mūsu galvās, kas ir tikpat reāla kā mūsu dzīvotā pieredze. Es laikam nespēju strukturēt atbildēt uz šo jautājumu. Jā, man arī bija privātas pārmaiņas šajos gados. Tātad ārēji notika tas, ka vispirms bija pandēmija, pēc tam Putins iegāja Ukrainā un pēc tam Izraēla uzsāka genocīdu pret Palestīnu. Kas man notika, tad, kad iznāca Annas Pūras govs, man piedzima Miķels, pēc tam, pēc dažiem gadiem man nomira mamma, un tagad menopauze tuvojās. Tas viss tā kā arī liek uz visādām eksistenciālām domām koncentrēties. Bet es zinu arī, to uzskatu, ka jaunībā tu labi raksti dzeju, un tad vecs cilvēks vairs to nevar tik labi, un tad tas arī ir tāds bīstams, tā kā slasts sākt rakstīt sliktāk, tāpēc, ka ir vairāk gadu, un par to visu domājot arī, es nevaru no tā izvairīties jaunajā krājumā kāpost uz upi. Mm. Jā, man liekas arī tā svarīgi un forši, ka tu piemini arī tās jā, kaut kādas pārmaiņas vai tādus diezgan svarīgus notikumus savā dzīvē, jo es to arī nebiju domājis gluži tik vienkārši, ka vai tikai sākās karš, un tad vai mums vajadzētu vai nevajadzētu par to rakstīt, bet ka tas vispār kaut kā varbūt maina vai liek pārvērtēt kaut kādu skatījumu arī uz jā, dažādiem procesiem sabiedrībā un arī uz jā, mūsu dzīvēm. Jo jā, tā arī bija kaut kāda sajūta, ko es atceros no tās, tad tieši tad, kad sākās karš, ka
nu, kas daudz domāju par to, ka bet manā dzīvē šobrīd notiek visādi svarīgi notikumi, un es nevaru par tiem aizmirst tikai tāpēc, ka ir sācies karš. Kaut gan tas ir nu, briesmīgi, un es gribu gan jā, tiem dzīvot cauri, gan arī par tiem rakstīt. Tā kā tas jau viss tur kaut kā saslēdzas kopā. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu izvēlējies sava jaunā krājuma nosaukumu un kāpēc to sauc kāpostu zupa? Nu, pats dzejolis, Kāpostu zupa, nu, viņam pat nav tāds nosaukums, bet viņš sākas ar rindu Kāpostu zupa ar mātes enerģiju. Un tajā es aprakstu zupu, kādu patiešām vārīja mana māte un ko es arī no viņas iemācījos. Um, tā tur arī ir aprakstīta. Tā nav skābu kāpostu zupa. Es zinu, ka dzirdot šos vārdus, cilvēki parasti iedomājas skābu kāpostu zupu, un viņiem siekals saskrien mutē, un tas ir okei. To es arī esmu tā kā paredzējusi, ka izlasot šo nosaukumu tā varētu būt. Bet tieši šajā dzejolī es arī aprakstu, ka tā ir no jauniem, no svaigajiem kāpostiem, un tā ir tāda zupa, ja tur nebūtu krējums, tad viņu var ēst arī vegāni. Nu, viņa ir ļoti lēta, tur apcep sīpols un burkāns, un tad liek ūdenī kopā ar sagrieztiem kāpostiem un kartupeļiem, un tad pēc kādām 15 minūtēm var ēst ar dillēm. Un, nu jā. Nu, kāpēc tāds nosaukums? Nu, varbūt tāpēc, ka šis krājums ir salīdzinoši piezemēts. U Nu, tas iepriekšējais Annas Pūra govs, nu, tas droši vien vispār bija manas dzīves tā kā zenīts, kad tā grāmata iznāca, un un tur arī bija tā kā garīgs pacēlums, un grāmata bija ļoti skaista visādi, un tad šī ir tā kā daudz piezemētāka un nejaukāka grāmata salīdzinoši. Un varbūt kaut kādā ziņā arī tā kāpostu zupa to, nosaka, un arī, nu, teiksim, tas Annas Pūra govs arī, atsaucās uz manu tēva ģimeni, nu, viens no tiem aspektiem, un atkal kāpostu zupa atkal uz mammu. Un, jo, nu, bija tad, kad iznāca Pūra govs, tad bija pirms neilga laika bija nomiris paps, un kāpostu zupa tapa, kad mamma gāja prom. Nu, tā kā nu, tagad arī jau 4 gadi ir pagājuši. Un arī tas, ka es no paša sākuma zināju, ka tā būs tāda grāmata, kur būs konceptuālais kopā ar tādu jēli personisku, kas laikam ir izdevies, un ka viņi arī būs, nu, tur būs diezgan daudz arī par Latviju. Nu, pat laikam tur ir vairāk varbūt par to sabiedrību, kur mēs dzīvojam, nu, arī tajos konceptuālajos dzejoļos, un ka tas viss kopā tad ir sajaucies tādā zupā. Mm. Man liekas, ka tu man izmainīji tikko pilnīgi sajūtu kaut kādā ziņā par šīs grāmatas. Tā kā, nu, ne jau par to kaut kādu kopējo sajūtu, bet tieši par to nosaukumu. Tāpēc, ka tu teici, ka kāpostu zupa, tad, kad nu, ka, tā kā cilvēkiem parasti nāk prātā skābu kāpostu zupa un saskrien mutēs iekals, un ka vienlaikus tas dzējols it kā arī skaidri norāda uz to, ka tā nav tā skābo kāpostu zupa, bet man ir tā, ka man drausmīgi riebis skābu kāpostu zupa, un tā kā man viņa liekas pretīga, un tā vienkārši ir tāda ļoti subjektīva pieredze. Un tā kā tas, un lai gan man liekas, ka šis nosaukums arī, nu jā, precīzi atspoguļo kaut kādas tas lietas, jā, kā tu teici par to sabiedrību, tas ir tai, nu, ļoti piemērots, bet es vienkārši arī nespēju distancēties no tām savām nu, asociācijām ar kāpostu zupu, ka man gribas vienkārši aizmirst šo tā kā sajūtu no bērnības, kā tas garšoja. Un es pat nebiju iedomājusies, ka es arī īsti nezinu, kā tos kāpostus skābē, un es negribu par to neko zināt, un tāpēc es nezināju, ka
ka jaunie kāposti ir kaut kāda cita veida kāposti. Nu, respektīvi, ka varbūt ir kaut kāda cita kāpostu zupa, nu, kā izrādās ir, kā es tikko uzzināju. Un, jo es neteiktu, ka es neuzmanīgi lasīju šo dzējoli, vienkārši man tas, laikam, tās citas asociācijas to visu pārmāca. Un varbūt, jā, ka ir kāpostu zupa, kur man pat varētu garšot, vai vispār cita kaut kāda, tā kā, cits asociāciju lokus, ko varbūt būs iespējams piesaistīt, ja es izmēģināšu šo recepti. Jā, kāpostu zupai. Um, Viena lieta, ko es, pamanīju, lasot, krājumu, ka tev ir, diezgan daudz atsauču uz, dažādiem cilvēkiem, konkrētiem cilvēkiem, gan, jā, tavā ģimenē, gan arī, literatūras un, kultūras vidē. Un, es tev gribēju pajautāt, jo es arī pati esmu reizēm, nu, rakstot par kaut kādām autobiogrāfiskām lietām, daudz domājusi par to, cik daudz es, drīkstu kaut ko likt, dzējoļos, un ko varbūt vajadzētu mēģināt kaut kā nomaskēt vai jā, pārveidot. Vai tu domā par šo? Jo tev, nu, tā kā ir arī cilvēki, kas ir nosaukti nu, kuru vārdi tur parādās, piemēram, dzējolī, Ieva Finstere mani mīl, kur tu varbūt arī nolasīsi. Jā, vai tev ir, kaut kādas, pārdomas, pirms tu tā kā raksti šādus dzējoļus, vai tas ir ok, un, jā, kā tas būs un kā citi to uztvers, vai varbūt tie, nu, tā kā šīs konkrētās personas, tekstos kļūst par kaut kādiem, nu, tēliem, kas varbūt mazliet ir, nu, es nezinu, tā kā distancēti, bet ka tas vairs, nu, jā, ka viņi iegūst kaut kādu citu nozīmi un kaut kā attālinās no tām reālajām personībām. Es par to jautāju, tāpēc, ka, nu, man liekas, parasti arī šis jautājums ir aktuālāks prozas kontekstā, bet šajā gadījumā arī dzējoļu kontekstā par to var runāt un domāt, jo man liekas, ir kaut kādas, vairākas perspektīvas, kā par šo var domāt. Un, jā, par kaut kādiem, aspektiem, ko tur, ņemt vai neņemt vērā. Es domāju, jā, ka dzejā viņi pirmkārt kļūst par tēliem, un otrkārt, es dzejā vairs sen, pat neizvaicāju sevi, es droši rakstu, jo es arī zinu, ka viņus tas neapkaunos, tas, ko es daru dzejā. Nu, ka tur nebūs nekas tāds, nu, pa ko man kāds varētu iesūdzēt tiesā. Ka, Nekad jau nevar zināt. nu, nu, es domāju, ka es vismaz būtu tā kā drīzāk bēdīgi, ja es nebūtu pieminēta dzejā, nekā ja es būtu. Bet, nu, salīdzinoši, teiksim, prozā, nu, romānā Mājoklis, kas bija par tādu delikātu tēmu, tur es tā kā, tur es skaidri norobežoju, ka tie ir varoņi, ka, nu, tur pat arī tā, ka, ja tur var nojaust, kas ir kas, bet ka tas nav, nu, ka tas netiek pozicionēts kā par viņiem. Bet, ja tu sauc cilvēkus īstajos vārdos, nu, Rihards Bargājs arī prozā visus sauc vārdos, bet nu, tur tomēr nu, kaut kā. Nu, man vismaz liekas, ka es to gana smalki izdaru, lai dzejā varētu atļauties. Un tas nav tikai šajā grāmatā, es jau arī iepriekšējā grāmatā es saucu vārdā bērnus un citus radiniekus. Un tur bija tāds dzējols par dzērājiem, kur Kārlim Vērdiņam likās, ka kāds varētu man sūdzēt tiesā, bet neviens nesūdzēja, kaut arī toreiz daudzi no viņiem bija dzīvi. Bet neviens man to nepārmet, ko es biju sarakstījusi dzejolī par dzērājiem. Un arī nu, es nezinu, nu, teiksim, maniem bērniem jau īstenībā jau būtu vienalga, vai viņi ir saukti vārdā vai nē, jo tāpat tiek implicēts, ka tie ir mani bērni. Un dažreiz man ir tā kā daudz smalkākas tādas ētiska rakstura pārdomas, cik lielā mērā es varu izmantot savu dzīvi un reālas detaļas un reālus cilvēkus no tā, un vai ir ētiski izmantot dzejā savu vecāku nāvi un savu bērnu dzīvi.
Ehm, to laikam tā kā katrs tikai var sev individuāli atbildēt, ka tas nav tā kā tāds vispārējs noteikums, par to nepastāv. Nu, man šķiet, ka, ka es varu darīt tā, kā es daru. Man līdz šim nav bijušas nepatikšanas ar to, bet man vecāki ir miruši, kurus, kurus es iespējams varētu kaut kā apkaunot, un pārējie to kaut kā vieglāk uztver. Mm. Es vēl atcerējos, ka es aizmirsu pirmīt piebilst, ka tad, kad tu teici, ka pastāv tāds risks, ka it kā ir tas teiciens, ka jaunībā cilvēki raksta labākus dzējoļus, un tad viņi it kā sāk rakstīt sliktāk. Es laikam arī esmu šo teicienu dzirdējusi, bet es nekad neesmu īsti sapratusi, kāpēc. Kāds tam ir pamatojums. Un, jā, es laikam tam nepiekrītu. Ir vēl kaut kāda lieta, kam es varu oponēt no daudzā kultūras konteksta, bet katrā ziņā man likās, ka šī ir ļoti forša grāmata. Un, varbūt tu varētu arī nolasīt kādu dzējoli vai dzējoļus no Kāpostas upas. Es nolasīšu dzējoli, kas saucas Īstenība. Un tur arī var redzēt to struktūrālo ietekmi no Gaļinas, un var dzirdēt arī to sajūtu, kas lielā mērā varbūt no viņas nāk par to, ka kaut kāda individa dzīve ir svarīga. Un es arī pastāstīšu, tur ir visādi citāti, un arī tas gan nosaukums, gan sākums ir atsauce uz Artu Ostupa dzejoli Murgs. Murgs 2 laikam bija, kas skanēja tā, ka Ieva Finster man nemīl. Tur bija tādas rindas, Mhm. kas jau ir tagad arī tā kā hrestomatizējušās. Ne, tur viņš bija garāks, viņš nesastāvēja no vienas rindas. Un es vispirms uzrakstīju dzejoli, kas sastāvēja no vienas rindas. Ieva Finster mani mīl, bet tad man arī gribējās to izvērst, un tad man tur parādījās arī vēl citi citāti šajā dzejolī, kurus man likās, ka to vajag paskaidrot, lai nenodarītu pāri citādu autoriem, bet redaktors Raimonds Ķerķis teica, ka nevajag, ka tas tāpat būs skaidrs dzejas lasītājiem, kas zina to latviešu literāro telpu. Tātad dzejoles Īstenība. Ieva Finster vairs nedzīvo Piņķos, bet īrētā istabā centrā. Tikko beigusi skolu, viņa atnāk ar vīriešu divriteni, stāsta, kā vakar gājis. Viņa dod man savas mammas kabaču karbonādes, kad piedzeros neēdusi. Pēcāk pietur matus, kad tomēr vemju. Un izsauc man taksi. Viņai ir 19, man 33. Ieva Finster ved mani pie rokas cauri pilsētai un māca kā māte, lai gan man jau ir 2 bērni. Viņa apbur arī tos. Viņa mācās par skolotāju, tad par frizieru, tad atkal par skolotāju. Viņa ir meitene, kas man nogriez matus. Ieva Finster ir soliste grupā Maukas. Viņa ir mūza, viņa ir meža lauma. Kāds vispār zina, kāda tā izskatās? Varbūt spalvaina, šņāca, bet Ieva Finster ir atbilstoši mūsu priekšstatiem skaista. Viņa vaksē bikini, tetovē uzacis. Viņas draugs saka, ka resna un liek viņai skriet. Pēc 5 gadiem es saprotu, Ieva Finster mani mīl. Viņa atnāk uz bērēm, kad nomirst mans tēvs, pirms tam mani glīti safrizē. Jāizskatās cienījami, kad apkārt daudz ļaužu. Tovasar viņa ir atbraukusi no Portugāles un izstāsta. Vairs tas nav noslēpums. Viņa pēc tam bija kopā ar Baibu vēl 5 vai 6 gadus. Viņa piemet man eiro, kad naktī pietrūkst lielajā kolas traukā pārlietai Šmigai, ko nesīšu līdzi uz ballīti. Pati vairs nenāk, tomēr zinu.
Ieva Finstera mani mīl, lapas stiepjas horizontāli, vēju pilsētās, kalnu aukās. Viņa nirst, viņa lec, viņa lido, viņa aizbrauc uz otru pasaules malu, tad trešo. Mēs vairs neprotam sarunāties, tad atkal protam. Viņai ir mamma un oma, jaunākie brāļi dvīņi, par kuriem viņa rūpējās pati vēl maza. Tagad sportisti ar sievām un bērniem. Spoži ņirb viļņi Liepājas pludmalē. Vienkārša sieviete, tikai balta. Ieva Finstera nopērk man kebabu, saka sēdi, pati tikko atlidojusi un jau dziedājusi, taču vienīgā toreiz redz, kā man iet. Stipendija beigusies, arī māmiņa alga, disertācija nelaiž cauri, jālabo dzimte uz dzimteni. Augstskola drāž par 9 eiro, bet nevēlē. Miķelim gads un 3, brēc, kolīdz ierauga auklīti Annu B. Zina, ka aiziešu. Vīram ir bezmiegs, mamma slima, Kārlis ir Amerikā, bet Ieva Finstera mani mīl, ēdu kebabu, raudu. Un viņa nav nekāda bijusī madra draudzene, lai gan viņi, protams, bija kopā teiksmainā laikā, bet es gribētu uzsvērt, ka Ieva Finstera ir daudz vairāk. Veltīt viņai tik svinīgu odu kā augusta jūra, sarakstīt ekfrāzi plašu kā varavīksne, salikt citātus raibus kā gada tirgus, krāšņas salīdzinājumu virtenes, dzīvoto pieredzi aizgrābjošu kā kanjoni. Visdziļāko okeānu, kuru vidū dejo Ieva Finstera baltā kleitā. Nezinu neviens cits tik brīvs. Rīta saule mūžīgi izgaismo Afrodītes krūtis, kad viņa dus atlūzusi puskaila dīķu viens. Ieva Finstera mani mīl un uzaicina uz kāzām. Laimīgi ir neprivileģēto ģimeņu bērni Anglijā, kuriem viņi tagad ir skolotāji. Laimīgs viņas vīrs, viņas bijušie un bijušās, viņas brāļi ar skaistajiem dibeniem. Laimīgi viņas bērni, es ceru, ka tādi nāks. Jābūt pilnīgam idiotam ideju pasaulē, lai neiemiesotos Ievas Randāles dzimušas Finsteras klēpī. Man ir 49, viņai 35. Ieva Finstera mani mīl, un es varu rakstīt, ko gribu. Jā, nu te arī atbilde. Un paldies tev. Um, jā, es tieši nesen biju atradusi, pilnīgi netīšām nebija tā, ka es meklēju un gribēju pārlasīt to Arta dzejoli, bet es viņu atcerējos, izlasījusi tavu krājumu, bet kaut kur es nejauši tam dzejolim internetā uzdūros, un es atceros, ka tā pēdējā rinda Arta dzejolī Murks 2 ir un Ieva Finstera nolēma man izdzēst, kas man šķiet ļoti smieklīgi. Un jā, forši arī kaut kādā ziņā. Um, Vēl viena lieta, ko es tev gribēju pajautāt, jo tev ir šajā šim krājumam ir arī pielikums, poēma par personības traucējumiem, ar ko es nevarēju pilnīgi iepazīties, tāpēc, ka tas ir rokrakstā, bet man liekas, ka kaut kāds priekšstats man tomēr par to ir, un tur tas ir veidots sakombinējot psihiatrijas diagnozes, kas ir, man liekas, ka kaut kāda daļa tur bija no Wikipēdijas un arī no citiem, laikam, interneta resursiem, ar dienas grāmatu fragmentiem, kas man likās ļoti, jā, man liekas, ka man radās kaut kāds priekšstats par to, kādu to kaut kādu kontrastu vai pretnostatījumu tas iedod, un to bija interesanti lasīt, lai gan es, nu jā, manā gadījumā es vairāk lasīju tieši tās no interneta nokopētās psihiatrijas diagnožu aprakstus, kas man liekas, man rada ļoti daudz emociju pašas par sevi. Jo gan tāpēc, ka kaut kādā ziņā tur ir tāds skaidrojošs elements, un vienlaikus kaut kādos aspektos arī tomēr tam gribas strīdēties pretī, un kaut kas jau šobrīd tiek apšaubīts vai ir kļuvis diskutabls. Jā, un tad vēl iedomājos par tādu lietu, ka it kā jau
tā kā dzēja un māksla vispār, bet jā, dzēja un literatūra droši vien, ka tur tā kā dažādas nu, psihiatriskas saslimšanas un kaitas, un tāpat arī neiroatšķirības ir bijušas nu, klātesošas visu laiku ilgstoši, bet viņas varbūt ir tikušas nu, paslēptas aiz visādām metaforām un jā, citiem mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem, un par to varbūt nav ticis runāts tik tieši. Kā tev šķiet, vai un kāpēc ir svarīgi to nu, ienest par to rakstot? Tā kā, nu, skaidrs, ka šeit jau vienkārši izmantots arī tas konceptuālisma paņēmiens, bet jā, kā tev liekas, vai ir svarīgi rakstot par šo nu, ienest valodu, kas ir piesaistīta tam psihiatrijas kontekstam, vai kas ir kaut kāda tāda tieša un konkrēta, un kas varbūt to arī nemēģina kaut kā aizplīvot. Varbūt vispār var pastāstīt, kā tu nolēmi šādu tekstu izveidot. Man šķiet, ka tas iemesls, kāpēc tas netika darīts agrāk laika literatūrā, ir ne tikai tāpēc, ka cilvēki gribēja to aizplīvorot, jo psihiskas slimības bija stigmatizētas, bet arī tāpēc, ka bija šis klasifikācijas trūkums, ka psihiatrija jau ir jauna zinātne, un turklāt viņi visu laiku attīstās, mainās klasifikātori, un tad diagnozes tiek pārdēvētas vai dzēstas. Es saprotu, ka tās jaunākās tendences vispār ir tā, ka nu, palīdzēt pacientiem ar visdažādākajām iespējamām diagnozēm būt klātesošiem pārējā visā dzīvē starp citiem cilvēkiem. Atšķirībā no vēl nesena laika, kad psihiski slimi cilvēki tika izolēti, un tad, ja tu nebiji bīstams citiem, tad tu arī negāji ārstēties aiz bailēm. Tā vispār ir drausmīgi smaga tēma, un es arī dzīvoju noliegumā ļoti ilgu laiku. Es atceros, ka mans draugs un kolēģis Pēters Dragons par to visu interesējās arī profesionāli, un tad es teicu, ka Pēterim patīk visādi trakie, bet ka man gribās bēgt, ka man nepatīk traki cilvēki, un ka man tas tā kā atbaida. Bet man šķiet, tas ir tāpat kā, nezinu, ar vēzi, ka tu gribi dzīvot it kā tas nav, kamēr tas neparādās tiešā tuvumā, vai vismaz ģimenē. Un mums arī jau bija ģimenē bijuši tā kā tuvāk un tālāk gan daudzi dažādi gadījumi, bet man likās, ka es esmu normāla, un mamma ir normāla, un mans tētis ir normāls, un tas vispār uz mani neattiecas. Bet tad jā, kad apmēram, kad sākās pandēmija, ka dažādos veidos mani bērni sāka ciest no savām neiroatšķirībām, un tas man arī tā kā palīdzēja saprast, ka arī man ir bijusi neiroatšķirība, ko es neesmu pati vispār identificējusi. Ka visdrīzāk arī manai mammai ir bijusi šī neiroatšķirība, un ka varbūt mana dzīve nemaz nav bijusi tik netraumatiska šī iemesla dēļ, jo es gan atceros arī jaunībā to sajūtu, ka kaut kas ar mani nav tā kā, ka es iespējams esmu traka, bet pēc tam es kaut kā iemācījos tā kā sakarīgi dzīvot, un jā, es tagad nevaru šo domu pabeigt. Es pastāstīšu, kā es iedomājos uzrakstīt šo poēmu. Un man šķiet, ka tā iedvesma bija pirms 2 gadiem. Viens no impulsiem bija
Latvijas laikmetīgās mākslas centra izstāde Kā es jūtos pēdējā laikā, kuras kuratori bija Laura Brokāna un kas notika Medicīnas muzejā. Bet es neatceros, vai man bija jau ideja par šo poēmu jau pirms šīs izstādes, bet katrā ziņā tas arī bija tāds impulss par to, ka tas ir svarīgi mākslā par to runāt un ka. Un tad ir tas jautājums, kā par to runāt mākslā. Tā kā, kā tu saki, ka iepriekš tas ir tā kā aizplīvots ar metaforām. Un, laikam jau Dostojevskis bija tas pirmais vai viens no pirmajiem cilvēkiem, kas parādīja, cik trausla ir tā robeža starp veselu saprātu un traucējumiem. Un par to visu domājot, tad jā, ka šī man poēma par personības traucējumiem, varbūt arī, ka tas apzīmējums viņš nav korekts, jo es tur esmu ielikusi arī tādas īpatnības vai neiroatšķirības, kas vispār nepiedara klasifikatorā pie personības traucējumiem. Piemēram, tā kā kaut kādas autiskā spektra arī tur ir tā kā aspekti parādīti tajos ready-made tekstos, kas nav personības traucējums, kas ir tā kā vairāk bioloģisks, ja es pareizi varu teikt. Jo personības traucējums, ja es pareizi sapratu, ka tas ir tā kā, ka cilvēkam tur ķīmiski plus mīnus viss ir kārtībā, bet kaut kāda iemeslu dēļ, tur trauma vai kas, tad viņam ir izveidojusies neveselīga personība, ja tā var teikt. Jā, un tad šī poēma, es līdz pašam pēdējiem brīdim nezināju, vai tur man kaut kas izdosies, un arī Raimonds Čierčis bija tas, kurš pamudināja mani tomēr ievietot viņu grāmatā. Viņš teica, ka izdara šo foršo ideju, un arī mākslinieks Armāns Zelčs man palīdzēja. Jā, un tagad jau, kad viņa ir gandrīz gatava, nav vēl nodrukāta, tad man šķiet, ka tas, ko es tur gribu, bija parādīt to individu bezspēcību un ievainojamību, gan šīs savas īpatnības priekšā, gan sabiedrībā, ko tas izraisa. Un ka šie te teksti, šie te ready-made teksta blāķi, kurus tas varonis, tad acīm redzot, vai varone lasa, ka tas rada tādu bezspēcīgu sajūtu. Un tad otrā pusē ir šie te dienas grāmatas ieraksti, kas ir cilvēka tā kā autentiski, privāti pieredzes fiksējumi, un tie patiešām ir autentiski ieraksti. Tos, ko tu nevarēji izlasīt, es viņus gan pārrakstīju, bet tie bija tā kā ieraksti no manām kladītēm, un tur it kā nebija nekā tāda īpaša. Tur ir stāstīts par to, kā es gaidu bērnus. Tur, piemēram, sastrīdos ar mammu. Es atceros, ka es visu laiku raudāju, kad es gaidīju sevišķi pirmo bērnu, jo mēs vēl dzīvojām pie vecākiem, un tas arī emocionāli bija ļoti liela slodze, un kur es saprotu, tur neiroatšķirībai bija daudz lielāka nozīme nekā man tagad varbūt liekas. Bet tie ieraksti, viņi nav tā kā pārāk tur nav reflektēts par kaut kādām problēmām. Tur ir pieminēti daži konflikti, dažas asaras, dažas kliegšanas, bet viņi ir tā kā, kādi var būt ļoti daudziem cilvēkiem. Tur nav, tur nav nekāda baigā tāda fiziska vardarbība. Tur nav.
Nu, manās citās grāmatās jau arī var nojaust, ka, nu, tas, kā es par to esmu domājis, ka mēs bijām laimīgi. Un, nu, tad arī tur parādās, ka audzināt bērnus ir grūti, nu, ka tie man abi vecākie bērni, viņi ir mazi, un ka ir grūti viņus audzināt, un tad tas varbūt arī kontekstā ar to pārējo grāmatu, kas ir tie normālie dzejoļi, tad varbūt arī tur kaut kā tāda aina veidojās. Bet, nu jā, nu tā ideja bija tas kontrasts starp tiem atsaldētajiem profesionālajiem tekstiem un to reālo un personisko un ievainojamo individu autentiskumu. Bet man vēl tagad ir grūti šo ideju formulēt, un es arī nepretendēju. Nu, Čirčs teica, ka konceptuālā dzejolī var neizdot. Nu, tur nevar tā vērtēt izdevies, neizdevies, ka tur ir kaut kādi citi noteikumi. Un to viņš teica brīdī, kad es apšaubīju, vai man ir izdevies šo ideju realizēt. Viņa pēc lapušu skaita ir diezgan proporcionāli liela pret pārējo grāmatu, bet mēs tādu viltību, mākslinieks izdomāja tādu viltību, ka tas papīrs ir plānāks, ka tā personības traucējuma poēmas daļa pret pārējo grāmatu neizskatās tik nozīmīgi. Tas ir tāds pielikums. Es laikam ļoti izplūdu par to runājot. Jā, to es ar visu to, ka es saprotu, ka tajā failā, ko tu atsūtīji, nebija visi tie dienas grāmatu ieraksti, bet to es pamanīju, jā, pat lasot Kindlā, ka tur ir diezgan daudz. Nu, ka tas rada sajūtu, ka tā ir gandrīz puse vai drusciņ mazāk, bet jā, ka nu, tā kā ir diezgan apjomīgi. Nu, kas arī nav pārsteidzoši, ņemot vērā visus tos Wikipēdijas garos tekstus. Bet es iedomājos par to, ka tu, man liekas, jau vēl pirmīt minēji, pirms mēs sākām runāt, jā, kaut tā citā kontekstā par poēmu par personības traucējumiem, ka tev ir sajūta, ka tavā dzīvē nav bijis, nu, tā kā īpaši daudz traumu, nu jā, vai kaut kādu tādu ļoti traumatisku notikumu, lai gan, protams, arī kā mēs to vispār tā kā varam izmērīt vai konceptualizēt, bet es esmu pēdējā laikā diezgan daudz tieši par neuroatšķirību lasījusi, ka lielai daļai cilvēku ir posttraumatiskā stresa sindroms, nu, ka viņi atbilst tā kā pēc simptomiem šim, un par ko es arī kādreiz esmu tā kā domājis par sevi, ka cik interesanti, ka man ir tie simptomi, lai gan man nav, nu, it kā es nevaru arī iedomāties, kas varētu būt tad tie notikumi, un ka tas rodas no tā, ka vienkārši nu, tu jau varbūt vari nezināt, ka tev ir neuroatšķirība, un tā tad būtu arī vajadzīgs kaut kāds cita veida atbalsts, pat ja tās nav kaut kādas tur milzīgas nu, pieejamības vai atbalsta vajadzības, bet nu, jā, ka kaut kādās nu, sadzīviskās situācijās vienkārši tas tā atbalsta ir trūcis, un tāpēc ir bijis varbūt tie, nu, kaut kādas situācijas iespējams ir bijis daudz, daudz lielāks emocionāls pārdzīvojums nekā tas būtu cilvēkam, kas ir neirotipisks, arī, nu, tā kā domājot par to, kā citi reaģē uz kaut ko, ko nu, tu saki vai dari vai domā vai kā uzvedies, un ka tas var attīstīt pat no relatīvi mazām, nu, it kā tādiem maziem notikumiem vai pieredzēm, kur nekas tāds dramatisks nenotiek, to jā, posttraumatiskā stresa sindroma, tā kā tur noteikti viss kopā savijas tajā pieredzē. Bet vispār, jā, man liekas, es, protams, ceru un gribētu, lai arvien vairāk top literatūras, kas reflektē par šiem jautājumiem. Nu, jā, vienīgais, kas man tā kā liekas, varbūt mazliet tāds nu, bailīgs vai satraucošs kaut kādā ziņā tieši tās nu, psihiatrijas kontekstā, ka ar visu to, ka viņi ir jau mainījusies, nu, tā kā nav gluži vairs tā, ka tikai, kā jau tu minēji, cilvēki, kuri ir bīstami sev vai citiem, nu, tā kā saņem psihiatrisku palīdzību, un tad visticamāk viņus kaut kur iesloga, un tad pārējie to nesaņem. Bet nu, aizvien jau, nu, arī tieši domājot par neuroatšķirību, tā tomēr ir joma, kas to visu ļoti patoloģizē. Nu, pat gadījumos, ka skaidrs, ka dzīvot ar neuroatšķirību ir ļoti grūti, nu, īpaši šajā sabiedrībā, bet nu, daudzos aspektos tas arī nav grūti, vai tas nebūtu grūti, ja citi vairāk pielāgotos, un ka nevis, nu jā, ka tā valoda vienkārši, kurā psihiatrija par to runā, jau, nu tā kā pēc noklusējuma ir patoloģizējoša.
Un, jā, bet citādi bija forši redzēt šādu eksperimentu, un es ceru, ka tā kaut kā tāda mums šo tēmu būs arvien vairāk. Jā, vai ir kaut kas tāds, ko es tev neesmu pajautājusi, vai ko tu varbūt gribētu vēl piebilst, vai nu par kāpostu zupu, vai par rimbu, vai par kaut ko citu šīs sarunas kontekstā, vai par neiroatšķirību? Nē, šķiet, ka nē, bet par to novecošanu tas nebija vēl domāts par šo grāmatu. Nu, tā kā es domāju, ka es joprojām rakstu labi, bet nākotnē ir par ko es raizējos. Un, ka tas tur drīzāk tā kā tematiski parādās. Nē, ir autori un autores, kas arī nu, līdz ļoti iespaidīgam vecumam turpina labi, labi rakstīt, bet laikam ir. Es ceru, ka es sapratīšu, kad apstāties vai darīt kaut ko citu. Ir jau arī citas lietas, ko darīt. Bet jā, tas eidžisms arī ir kaut kāda viena vēl lieta, par ko es domāju, ka tagad it kā tur 40, 50 gados, pat tad, ja tu esi kaut ko sasniedzis, un tad tev jāsāk ir raizēties, kā to noturēt. Un ja vēl ir cilvēki, kuriem ir mazāk veicies, tad arī tas ir tāds, sensitīvs vecums, bet tas vairs īsti neatiecas uz to manu tekstu pašreizējo, ka tās drīzāk ir tādas domas par dzīvi, kas kaut kādā veidā arī tur parādās. Un, es arī pagaidām īsti nezinu, kā par to rakstīt labi. Par eidžismu vai par vecumu? Gan. Bet, jā, man liekas, ka es jau pirmkārt teicu, ka es nepiekrītu tai domai, ka nevar rakstīt arī vecumā labus dzējoļus, bet man arī liekas, ka baidīties no tā, ka varētu sākt rakstīt sliktus dzējoļus, ja tu jau tagad par to domā, tad diez vai tas ir kaut kā pamatot. Ka tā kā tur jau ir kaut kāda tā refleksija, bet iespējams, ka vispār daļa no pašas šīs idejas ir eidžisms. Jā. Un gan jau, ka ir laiks un iespēja arī atrast veidus un kaut kādus pieejams, kā risināt šīs tēmas dzējoļos vai citos tekstos. Jā, man bija liels prieks ar tevi parunāties, kā vienmēr, bet jā, liels paldies tev, ka tu piekriti šai sarunai. Paldies, ka tu man uzaicināji. Šī bija mana pirmā saruna, kur ir minēta mana jaunā grāmata. Par Rimbumu man bija jau vairākas sarunas, bet tā kā par kāpostu zupu šī bija tāda privileģēta saruna. Paldies tev! Jā, tad vēsturisks moments. Liels paldies tev, ka atbalsti podkāstu. Tavs atbalsts ļaus man turpināt, veidot nozīmīgas sarunas un intersekcionalitātei veltītu saturu. Podkāstu Intersekcionalitātes istaba veido Katrīna Rudzīte, montē Karīna Ieškiņa un mūziku veido Gundaga Graudiņa.